diena. Braucam šobrīd uz Mežotni. Nogriezāmies no lielā ceļa, jo tur taisa remontus. Braucam pa Zeminieku, Grateklīti mazliet. Ieputeksnēsim Fordu, lai pēc tam virgo mazgāt kārtīgi. Doma tāda, ka no rīta ko mēs izdarījām šodien. Mēs nopirkām puķes, jo Omītē mums ir dzimšanas diena vakardien bija, un tad brauksim šodien sveikt. Puikas ir atlūzuši, visi 4 regu puķītes. Tā redzēs kāds, cik Omīte būs priecīgi. Eku vālē, eku vālē! Ko brīd piebrauksim pie dzenīšiem sākumā. Paskatīsimies, kas te mums notiek, kas mums te aug jauns. Ko tu papus dara? Skatīsimies. Nu tā, nu iesim sveikt to jubilāri. Vakardien bija, nevaru paņemt Elīnu, visu nopirkām. Tur lilīti, tad pušķīti. Lilīte 5 eiro un pušķīts ar 5 eiro. Tas smuks pušķīts, to mēs parādīsim. 5 eiro katrs. Tie ir labi. Elīnai dzimpeni bišķiņ dārgāki visi pušķi maksāja. Nu pa 5 eiro tā tur nedabū. Jā, man patīk. Atgādini bišķiņi Latvijas karogu. Jā, man arī bišķiņ atgādini, godīgi. O kā ārstens augušas? Kas augušas? Nu, skaistais, brīnišķīgākais dārs. Man tā puķeļies. Mežotnē. Otrā pusē tiem bērniem. Paldies! Čau, čau! Paldies! Buču dod! Paldies! Kaut kas jauns dārziņā paskā lilies. Gustava augumā pilnīgi. Bet noziedējas jau. Noziedējas. Rudolfa garākas. Nestiepies, nešnoties. Tā mēs atpūšamies ar abiem. Vič! Paiduši! Tas ir Markusiņš laikam. Tā izskatās, un tas ir Tomas, viņš jau guļ. Forši Mežotnē, vai ne? Jā. Forši Mežotnē. Nu jā, smuks dārziņš fonā. Tikai tie sāls pļāvē varēja nestrādāt, būtu pavisam jauki. Vēlējām uz veikalu ar Ričiku. Kur Gustaviņš? Es veikalu. Vēlējām, reku mums te viens mēģina mums arī dadzīt. Ar plikām kājām. Braucam pēc aliņa, pēc saldžikiem un pēc šampīša. Jū, mēs tevi apdzinām! Skrien mums tur viens. Jū, es tevi apdzinu! Pagaid, tolīt. Nevar būt nobremzēt, no viena roka filmēt un bremzēt. Mašīnu nebraucot. Ui, tas bija riskīgi variants. Atag! Tu palīdzi! Nevajag, Gustav, ne. Pie veikala esam. Gustav Rudolf izdzina ārā no mājas. Bija apbēdīnāti, bet tagad reku dabūjuši končus. Tikuši. Ko tu gribi? Nesadalījāties? Nedalās? Niera viena. Tam te tusēja. Galds. Rosolīts. Bet tu esi nav? Uztaisīsim tagad gaļiņu. Jāpastrādā pie gaļas cepšanas. Omīte mums sagatavojas kaut kādu spēli. Mēs skatīsimies. Kas tad tur būs? Jūs nevarat tīt vaļā, tikai pēc tam jūs varēsiet tīt vaļā, tā kad uzdos. Nedrīkst tīt vaļā, ka kaut kas ir sagatavots. Pēc tam, bet vajag vispār tā sēdēt, lai pirms tante var uzdot jautājumu. Ej, tur sēdi. Šeit izvelc. Man gaļa piedeg solīties tā tieši. Tā kaut kas man jāizvelk ir. Un Gustav nāc izvelc vienu. Nevar taisīt vaļā? Nē. Tā, Nevar un taisīt tad vaļā, nu ir labi. katram otrs ir. Un es tagad sākšu ar to, kad es uzdošu jautājumu kaimiņam. Kaimiņš man ir pulkmeņa rādītāja virzienām un ir ainās. Tas ir... Pretējā. Nē, ir taču tā. Nemīļie. Labi. Ai, gadās arī tā. Rudolfam jautājumu. Tu atbildi ar to jautājumu.
Atbildi, kas uz otras lauc šite. Aizlocīts. Aizlocīts. Vai tev patīk Bauskas pils? Viņam jāpalīdz izlasīt. Tikai. Jā, labi. Tikai, ja sirdī neduras ērkšķi. Jā? Jā? Labi, tagad viss skaidrs. Tagad man jāuzdod jautājums ir Gustavam. Tu jau vērt vaļā? Vari vērt vaļā, jā. Tātad, vai tev patīk makšķerēt? Tieši pa tēmu. Tikai bez tā es dzīvot nevaru. Labi, jā, tas ir ļoti labi. Redz kā. Ko tālāk? Tagad tev to jautājumu lasi. Dodiet man abi to lapiņas, dodiet. Abas divas, jā? Jā, un to tu uzdod onkolim. Aināru onkolim. Vai gribētu dzīvot debes trāpī? Tā spēle numur 2. Atkal lapiņas. Es varu apgriežot tādu. Didzim. Tā, es ne. Kāpēc jūs šodien apmeklējāt jubilāru? Nu, kāpēc tu šodien pie manis atbrauc ciemos? Kāpēc atbrauc šeit mežos šodien? Pastāsti. Jo Būs ilgi. Nebūs. Nebūs. Tas žarons, nu redz, pie ķirbja tikai. Ņemsim to pašu skaistāko, jā? Jā. Ir tomātos, ka mauks iekšā. Nu, Foršs čirbis. nebūs zaļš? Kāds zaļš. Nu, paša kalna gala noķiepa, nu. Uzmetīsim aci, kas notiek lielajā siltumnīcā. Milzu siltumnīca, uj, galva citu tikko. Tomāti, 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 tomāti un tomāti. Tomāti un tomāti. Daudz tomātu. Tik milzīga siltumnīca. Tomātu pasaule. Fūšana tāds karstums bišķiņ. Iepriekš bija foršs vējiņš, bet tagad tas vējiņš bišķiņ pierimās un tagad es pat svīstu kā cūka. Apbraucām ar puikām uz staģiku, pierināju Gustavs, ka vajag uzspēlēt futenīti. Nu ko? Nē, kur vārti, tur vārti. Ar volejbola bumbu. Kāds man krekls jānāk nostarā. Uzžāvēsim bišķiņ pupiņas, vai ne? Pelbiks vajadzēja paņemt, ot, ko aizmirsu. Ir cik goliem? 5. Cik daudz? Baigi daudz jāskrien. Tā arī pupiņas pažāvēsi. Latvija! Nācām līdz upei paskatīties, gribējām tā kā nopeldoties, bet nu līmenis pīp pēc ko augstu. Es arī nekad neesmu redzējis tik augstu līmeni. Siltiņas mazās. Kur ne? Un strauma cik liela. Es nekad tik lielu neesmu upi redzējis. Jūs peldēsieties? Lielāku gauju. Nu, vispār bīstam šeit tik godīgi teikt. Tā, sīkie bišķiņi savas olas paslapināja. Es negāju peldēties. Kā baigi nepatikama taupa. Cik tagad jau 6, jau taisīsimies uz mājupusi pamazām. Esmu sāčikā nopirkt atkal. Un tad jau uz mājupusi. Lauku sētā darba daudz. Nē, lauku. Pasadiet, kā viņi virs tur tā? Strādā, kombāja. Lamborghini vērtīgo traktoru. Ui! Draudz, redzi? Es tur kapā.